Sveiks, mans mazais draugs! Lasi kopā ar mani grāmatiņu, meklē lietas, mani transporta līdzekļi. Pie centrālās dzelzceļa stacijas piebrauc autobusu, un tā durvis atveras ar svilpojošu skaņu. Aija ar vecēvu dodas uz mājām. Kad viņi iekāpja transporta līdzeklī, tā vadītājs jautā, uz kurieni viņi brauks, un izdrukā biļeti. Aija aši apsēžas pie loga un brauciens sākas. Vai vari pamanīt milzeķīti un balodi? Un varbūt tu redzi mugursomu, mistkasti, spēļmantiņas. Ak vai, kas šeit notiek? Pilsētas centrā saskrējušies divi auto, tāpēc radies sastrēgums, arī tramvajs apstājies. Par laimi drīz ierodas policija. Viens policists regulē satiksmi, otrs noskaidro, kā noticis negadījums. Vai redzi viņus abus? Vai vari ieraudzīt augli un plakātu? Kā arī vai redzi strūklaku? Un kur varētu būt televizors? Pilsētā vienmēr ir daudz transporta līdzekļu, automobīļi, kravas piegādes mašīnas, velosipēdi, visi steidzas, ugunsdzēsēji atgriežas no notikumu vietas. Taksometrs brauc ātri, lai paspētu šķērsot ielu, pirms luksaforā iedegas sarkanā gaisma. Kling, klang! Tramvaja vadītājs izmanto skaņas signālu, lai automašīnas atbrīvo sliedes. Vai tu redzi, kur ir luksafors? Un suns? Vai vari pamanīt velosipēdu un sarkanu cepuri? Zemnieka sētā katrs transporta līdzeklis veic savu darbu. Pagalma vidū stāv piena savākušas mašīna un sūknē cisternā pienu. Zemnieks uz lauka ar traktoru, kuram pievienots kultivators, apstrādā zemi. Ārkls un otrs traktors ir salūzuši, tāpēc tos labo un drīz vien abi būs gatavi darbam. Vai tu redzi vistu un gumijas zābakus? Vai spēj pamanīt vējrādītāju un mazu eļļas kanniņu zaļā krāsā? Vasaras beigās, kad graudi nogatavojušies, tos novāc. Kombains lēni brauc pa lauku un pļauj labību. Graudi pa cauruli birs traktora piekabē. Savācēji prese to salmiem, veido skaistas apaļas ķīpas. Vai redzi lietus sargu un traktoru? Un kur ir salmu ritulis? Un varbūt tu spēj pamanīt putnu? Kad nedēļas nogalē tirgus beidz darbu, visi jāsakopī. Tirgotāji sasaiņo savu preci un izjauc plauktus. Rosību uzsāk sētnieki. Tiklīdz visas kravas automašīnas ir aizbraukušas, laukumā ierodas ielu slaucīšanas mašīna. Drīz viss ir uzkopts. Vai redzi kasti un rokas ratiņus? Vai redzi preču ratiņus? Un ko slauka sētnieks? Palīgā ugunsgrēks pašā pilsētas centrā. Ar ugunsdzēsēju auto atsteidzas ugunsdzēsēji. Pirmais ierodas brigādes komandieris. No mašīnas nekavējoties tiek izvilktas šļūtenes un sākas liesmu dzēšana. Ar pacēlāju no degošas mājas tiek izglābti cilvēki un dzīvnieki. Par laimi ugunsgrēku izdodas ātri apdzēst. Vai redzi skaļruni un šļūteni? Vai vari pamanīt arī grozu šļūtenēm un ugunsdzēsēju komandiera auto? Ceļam krāna vadītājam Rūdim no kabīnes pavaras skats uz visu būvlaukumu. Apkārt kūsā darbs.
kāpņu ķēžu ekskavātors rok zemi, gaidot kravas automašīnu. Automašīna puspiekabē uz zemes profila platformas ir atvedusi buldozeru. Vai redzi mucu un caurules? Un vai vari pamanīt brīdinājuma zīmi ar gaismas signālu, kā arī betona maisītāju mašīnu? Lidostā no agra rīta līdz vēlai naktī paceļas un nolaižas gaisa kuģi. Ratiņi ar bagāžu brauc turp un atpakaļ pa lidlauku starp stāvošajām lidmašīnām. Pasažieri iekāpi autobusos, auto ar pacēloju piebrauc pie lidaparāta krāvas lūkas, lai iekrautu kravu. Drīz viss ir sagatavots nākamajam lidojumam. Vai redzi ratiņus ar kravu? Un varbūt tu redzi trepu? Un kur ir pasažieru lidmašīna? Ostā piestājas konteinerkuģis, lielās tilpnes sakrautas viņa vēderā, kā celtniecības bloki, un tagad tos izceļ ar milzīgiem krāniem. Krastā gaida kravas vilciens un automašīna ar puspiekabi, lai visu nogādātu tālāk. Tilpnes jāpārkrauj ar konteineru iekrāvēju. Vai tu zini, kas atrodas zaļajā konteinerā? Vai tu vari pamanīt karogu? Un konteinera iekrāvēju? Varbūt tu redzi glābšanas laivu? Un kurš varētu būt autokrāns? Ja snieg, tad sniega novākšanas mašīnas pilsētā strādā dienu un nakti. Ar lielām lāpstām tās šķūrē sniegu no ceļa, un braucamās daļas automātiski tiek sakaisītas smiltis šķembas. Tomēr ielas tik un tā mēdz būt slidenas, tāpēc visiem jābrauc uzmanīgi, lai nenotiktu avārijas. Vai vari pamanīt velosipēdistu? Un kur ir sniega vīrs? Varbūt tu redzi sniega lāpstu un reklāmas izkārtni. Paldies, ka izlasīji šo grāmatiņu kopā ar mani. Es ļoti ceru, ka tu iemācījies kaut ko jaunu. Un tiekamies citās grāmatās un pasakās.